Ietekme ir ētriska un netverama lieta, tāpat kā, piemēram, humora izjūta nav nopērkama par naudu. Varbūt par ļoti lielu naudu. Joks, protams. Lai gan tur ir arī daļa taisnības arī. Bet, lai nu paliek joki, labāk parunāsim par tiem, kas pie mums pēc ekspertu domām ir ietekmīgākie politikā. Kāpēc ir svarīgi to zināt? Kaut vai tāpēc, ka zinot, kas viņi ir, kādas amatcieņa un kādas varas viras viņu rokās, ir vieglāk saprast likumsakarības, kas veido mūsu valsts šodienu un politiku. Un varbūt pat zināmā mērā izskaidro, kāpēc mums tā neiet vai gluži otrādi iet, jo, kā katrs uzskata par pareizi. Un tā 5. vietā pēc ekspertu domām ir valsts prezidents Andris Bērziņš, bet viņam pašam un viņa komandai gan nevajadzētu par to tā ļoti priecāties. Pieciniekā būtībā ir ticis amats, nevis cilvēks. Respektīvi, paša Bērziņa rīcība nav ietekmējusi viņa vietu pie ietekmīgākos picas. Lai gan, kā norāda eksperti, nekas jau nav bezcerīgs. Vēl jau arī prezidentam Bērziņam amatā krietni ilgs laiks jāvada, tā kā iespējas uzlabot savu ietekmi ir. Tikai, un tas nu ir viņa komandai, krietni jāpārdomā prezidentam pagalām neveicis ar publisko komunikāciju. Ne tikai pirmajā skolas dienā, bet vispār. Vairāk konkrētības un pārliecinātības vajag, ļoti vajag. Bet tas, ja kas ir uztrenējama lieta. 4. vietā, kā zināms pārsteigums, ekonomikas ministrs Daniels Pavļots. Gribētos piebilst no Reformu partijas, bet tā jau tas nav. Cik zināms, Pavļota kungs ir tikai šīs partijas algotnes un partijas biedra karti, neskāpēc saņemt nevēlas. Lai vai kā viņš pirms gada diezgan pārliecinoši ienāca lielajā politikā, par spīti skeptiķiem izrādījās sakarīgs un zinošs, turklāt vēl spēja par to, ko dara, cilvēciskā valodā pastāstīt. Kā saka mūsu eksperti, viņš ir labs orators un pieredzējis ierēdnis, kurš kontrolē strateģiski svarīgu ministriju. Viņš ar to var papājāt, gan arī ieblies dažiem vienotībai un varbūt arī kādai citai partijai tuvu stāvošiem sponsoriem, un tas nav maz. Uz bronzas pakāpiena ministru prezidents Valdis Dombrovskis. Vairāk ārzemēs nekā savā valstī mīlēts, bet ar premjeru ietekmes sfirām. Iespējams, viņam pat pienāktos 1. vieta, bet tā kā daudzos gadījumos viņš ir reaktīvs, nevis proaktīvs lēmumu ietekmētājs, tad nāk samierināties ar 3. Turklāt pie viņa sabiedrība ir pieradusi, kā pie mūsu augstajām vasarām. Dombrovskis tā arī nav iemācījies runāt kā cilvēks, taču pat ir sasniedzis jaunu līmeni. Dzirdot viņu radio vai televīzijā, sabiedrība tāpat neko nesaprot, bet jau viņas acīto sāk uztvert kā nomierinošas dabas skaņas, kas patīkam glāst ausi. To starp citu arī ir jāmāk. 2. vietā arī visai negaidīti Rīgas domas priekšsēdētājs Nils Ušakovs. Pēc ekspertu teiktā, viņa rokās ir telegēniskums un Rīgas atslēgas, ar kurām var atvērt daudzus seifus, kur nauda glabājas. Saskaņas centram, ko viņš pārstāv, faktiski nav citas izvēles, kā uzticēties Ušakova izvēlētajai taktikai, jo tikai viņš var nodrošināt saskaņas centra palikšanu pie varas Rīgā. Tātad Ušakovs faktiski ir Latvijā populārākā politiskā spēka līderis savienojumā ar augstu personisko popularitāti. Tas tāpat kā ūdeņradis ir ar lielu jaudu, bet arī sprādzienu bīstams. 1. vietu visi eksperti kā viens ir devuši Saeimas un vienotības priekšsēdētājai Solvitai Āboltiņai. Viņas ietekmes kokteilī ir ne tikai pieminētie 2 amati, bet arī ietekme uz premjeru un zināmas raksturīpašības. Eksperti saka, ka kopš Zaķa skandāla vienotības triumvirāts ir kļuvis par duetu, kur Āboltiņa veiksmīgi demonstrē savu sievišķību un emocionalitāti pretēji tūkstnešu sausajam premjeram. Īsāk sakot, Āboltiņa nosaka tonu koalīcijā, kas pieņem visus vadošos lēmumus, un ar to ir viss izteikts.